Tur pateikt, kas bija mūsu tāds rekorda rezultāts kopā sadarbības laikā? Tas rekords, kas bija mans sapnis, sasniegt vienā mēnesī, ja 30 dienās vairāk nekā 10 000, Patrika. Kas varbūt bija tādas galvenās lietas, kas tev patika sadarbībā ar mums, vai joprojām patīk? Numur 1 ir uzticamība. Tas nozīmē, ka tu un tava komanda ir partneri, kuriem es uzticos. Tā kā pat, ja kaut kas neiet kā plānots, tas, ka jūs nekad nepazūdat, ka jūs nekad neesat negatīvi, jūs vienmēr sakat, mainam kaut ko, daram pa jaunam un turpinam. Ir cilvēki, kas skatās šo videoklipu un arī domā, sākt, nesākt, vai tie rezultāti ir reāli, varbūt man nesanāks, vai tas sanāks tikai Kristīnai. Ko tu teiktu tādam cilvēkam? Es teiktu, pat, ja ar pirmo reizi nesanāk, pat, ja ar otro nesanāk, rezultāti ir vienmēr. Problēma ir tajā, ka mēs gribam uzreiz, miljonu, uzreiz 10 000, tā kā ar klikšķi. Bet tajā procesā mums jau arī nesanāca, tā kā ar pirmo reizi. Vairāk kā 30 dienas 7 cilvēku komanda strādāja, 10 stundas ar rezultātu pilnīgi 0. Un nākošajā mēnesī jau sasniegt pirmie 10 000 mēnesī. Tas ir stāsts par mums ar sadarbību ar Kristīnu Albertu. Čau visiem! Šodien esam kopā ar mūsu burvīgā klientu Kristīni. Un mazliet parunāsim par mūsu kopējo sadarbību, jo esam jau sadarbojušies vairāk kā pusgadu, 3 mēneši un tagad jau atkal rauns 2. Ja? Un Kristīna, skatītājiem var pāris vārdos pastāstīt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kā tu tāmām palīdzi? Sveiciens visiem! Es esmu Kristīna Alberta un es klientiem mācu autentiski pārdot. Manas klientes ir sievietes, burvīgas dāmas, pārsvarā pāri 50, kuras ir nolēmušas attīstīt savu biznesu un nodoties dzīvē lietām, kuras viņas mīl. Un tur ir nepieciešama pārdošanas prasmes un šī domāšanas mindsets, jeb jaunas domformas. Super. Mēs ar Kristīnu sadarbojamies kopā. Aktīvi bija 3 mēneši, tagad iet rauns 2. Tur pateikt, kas bija mūsu tāds rekorda rezultāts kopā sadarbības laikā? Tas rekords, kas bija mans sapnis, sasniegt vienā mēnesī, ja 30 dienās vairāk nekā 10 000, Patrika. Tas bija tik krūti, tas bija mans 2025. gada tā kā sapnis, kad es gribu ļoti, un tu un komanda jūs man palīdzējāt. Super, prieks. Es esmu laimīga. Prieks. Kas varbūt bija tādas galvenās lietas, kas tev patika sadarbībā ar mums, vai joprojām patīk? Numur 1 ir uzticamība. Tas nozīmē, ka tu un tava komanda ir partneri, kuriem es uzticos. Tā kā pat, ja kaut kas neiet kā plānots, tas, ka jūs nekad nepazūdat, ka jūs nekad neesat negatīvi, jūs vienmēr sakat, mainam kaut ko, daram pa jaunam un turpinam. Un tas ir tas, kas uzticamība ir ļoti, ļoti svarīga. Ok. Vai varbūt vēl kaut kas ir, reklāma līmenī vai tur pārdošanas labs līmenī? Mums ar Kristīni īstenībā arī tas stāsts, kas man liekas ļoti daudziem ir aktuāls, ka ar pirmo reizi mums nemaz neaizgāja. Mums bija tas pirmais kursiņš, kuru mēs aktīvi promotējām, mēs pie viņa strādājām, gan kursu līmenī, gan pārdošanā. Viņš pirmais neaizgāja. Ja? Un man liekas, mēs ļoti pozitīvi turējām galvu augšā, ar domu, ka mēģinām šito vienu otru trešo, nekas, ja neiet, pamēģinām kaut ko jaunu. Mēs pamēģinājām un aizgāja tas izaicinājums, un tas arī aizgāja lielās pārdošanas, ko mēs arī ļoti, ļoti priecājamies. Kristīna arī ir malacis, un tas lielā mērā arī ir pateicoties viņai, jo mēs varam izdarīt tikai pusi no darba, kas ir atnest reālus klientus, bet tālāk kā tu ar viņiem strādās, lai pārvērstu viņus par dārgiem klientiem, kas maksā dārgos pakalpojumus. Tas jau bieži vien ir uz otru cilvēku, un Kristīna tas arī izdevās ļoti labi. Paldies! Ļoti labi. Varbūt tāds nobeigumam, vai ir cilvēki, kas skatās šo videoklipu un arī domā, sākt, nesākt, vai tie rezultāti ir reāli, varbūt man nesanāks, vai tas sanāks tikai Kristīnai. Ko tu teiktu tādam cilvēkam? Pamēģināt, nepamēģināt, vai ko tu darītu? Es teiktu,
pat, ja ar pirmo reizi nesanāk, pat, ja ar otro nesanāk, rezultāti ir vienmēr. Problēma ir tajā, ka mēs gribam uzreiz, es nezinu, 1 000 000, uzreiz 10 000, tā kā ar klikšķi. Bet tajā procesā mums jau arī nesanāca, tā kā ar pirmo reizi. Mēs iepazināmies, mēs pieslīpējāmies, un Patriks un viņa komanda strādā līdz tas sanāk. Tā kā nav tāda varianta, ir vienkārši kā abas puses tolerē, ka, ir kļūdas, mēs mācamies, mēs slīpējamies, bet reāli sanāk jau vienmēr tikai tas laika posms. Nav tur 30 dienas, varbūt būs pusgads, bet neviens nav kļuvis par miljonāru, mēneša laikā. Tā ir ilgtermiņa stratēģija, un zaudētāju nav. Pat, ja nav tie 10 000 pirmajā mēnesī, ir tā sajūta, kas ir jāizdara. Jo liekas, ka mēs darām daudz, bet patiesībā mums vēl vajag 10 reizes vairāk izdarīt. Absolūti piekrītu. Tā kā es iesaku, riska nav, es iesaku to drosmi paņemt rokās un ļaut, jūs esat eksperti, jūs dariet savu darbu, un es darīšu to, kas man vislabāk padodās. Un es iesaku Patriku, komandu, un tad jūs varēsiet arī šeit kopā izbaudīt šo tikšanos. Cerams, jau pavisam drīz. Jā, un tieši tā, zaudēt nav ko. Man liekas, ka tev ir pilnīgi taisnība, kādā gadījumā tā ir pieredze. Un kas Kristīnai, man liekas, ir ļoti labi, ir tas, ka Kristīnai jau bija arī pamati iestrādāti. Kristīna zina, kā pieiet pie pārdošanas procesa, pie piedāvājuma veidošanas, ļoti atvērta un arī darbojas. Un tas ir mega, mega svarīgi, ka tu esi gatavs darīt. Mēs sakām vienkārši močīt. Jo, ja kaut kas neiet, tad, ļoti daudzi apstājās arī pie tā. Neiet, sākam rādīt ar pirkstiem, tu esi vainīgs, jā, un tad gala rezultātā neviens neuzvar, un mēs vienkārši zaudējam naudu. Bet darīt, močīt un agrāk vai vēl sanāk. Un tā arī pierādīja Kristīna. Tā kā visiem paldies. Un līdz nākamajai reizei. Paldies!